Principā cilvēki laukos paliks arvien vairāk atrauti no lielajām pilsētām un nevarēs pārvietoties, kā to ir varējuši līdz šim. Kas tad ir Atta Švinkas satiksmes ministra, tā teikt, nedienu pamatā? Nedienu pamatā ir valdības lēmums, kas nāk arī no satiksmes ministrijas, par 16% faktiski samazināt nākamajā gadā dotēto reģionālās nozīmes autobusu maršrutu tīklu. Ko tas nozīmē? Principā cilvēki laukos paliks arvien vairāk atrauti no lielajām pilsētām un nevarēs pārvietoties, kā to ir varējuši līdz šim. Šajā sakarā Latvija pirmajā vietā frakcija oktobra sākumā iesniedza deputātu pieprasījumu komisijai. Uzreiz īsa piebilde, ko nozīmē pieprasījums. Tas ir viens no deputāta darba instrumentiem par valstiski nozīmīgām tēmām. 10 deputāti var parakstīt vairākus jautājumus un iesniegt konkrētam ministram vai ministriem. Pieprasījuma komisijā vairākums ir pozīcijas deputātu, līdz ar to, kā likums, opozīcijas pieprasījumi ļoti bieži, vai teiksim tā, vairākumā gadījumu neaiziet nekur tālāk, tātad līdz ministram. Bet šīs ceturtdienas plenārsēdē varētu pat tā teikt, notika kas negaidīts. Proti pieprasījums, par kuru ziņoja pieprasījuma komisijas vadītājs Vucāna kungs, ka viņš nav atbalstīts, deputātiem balsojot savāca tieši 46 balsis un tapa no Saeimas atbalstīts. Kas tālāk? Ministram Atim Švinkam 7 dienu laikā ir jāsniedz atbildes uz deputātu jautājumiem. Vienlaikus jāpiebilst, ka pēc Latvija pirmajā vietā iniciatīvas tika savāktas 10 balsis, piedalījās arī Nacionālās apvienības un apvienotās saraksta, kā arī neatkarīgie deputāti, un iesniegts ministram demisijas pieprasījums saskaņā ar kārtības rulli. Principā vērosim, kas notiks tālāk, bet jebkurā gadījumā var gadīties arī, ka izdodas demisija, reāla demisija. Un kas zina, kā šī balsojuma rezultātā uzvedīsies Zaļo un Zemnieku savienība. Vērosim un informēsim.